Laiks iepazīties ar jauno Volkswagen T-Roc. Volkswagen klāsta rokzvaigzni un Eiropā populārāko jauno apvidauto 2025. gadā. Ar jauno paudzi T-Roc ir uzlabojies visos aspektos, kuros klienti vēlējās. Tas ir kļuvis lielāks, ar augstākas kvalitātes salonu un labāk aprīkots. T-Roc piedāvājumā tagad ir tehnoloģijas un vadītāju palīgu sistēmas, kas līdz šim bija pieejamas tikai lielākos Volkswagen modeļos, piemēram, Tiguan vai Tayron. Travel Assist ar joslu maiņas palīdzību, Park Assist Pro, kas novieto automašīnu stāvvietā pat bez vadītāja, kā arī virkne citu modernu vadītāju palīdzības funkciju padara jauno T-Roc par vienu no tehnoloģiski vislabāk aprīkotajām automašīnām savā klasē. Vienlaikus auto saglabā formātu, kas to sākotnēji padarīja populāru – kompakts apvidus auto, kas galvenokārt paredzēts ikdienas braukšanai. T-Roc ir izstrādāts un ražots Eiropā, kas nozīmē, ka tas dabiski iederēsies Eiropas pilsētās, ceļos un dzīves stilā. Tā ir saprātīga izvēle vienam autovadītājam vai, piemēram, jaunam pārim, kuri vēlas kompaktu automašīnu ar augstu aprīkojumu līmeni. Nu ko, paskatīsimies kārtīgi, kādas tehnoloģijas, komforta aprīkojumu un funkcijas mums piedāvā jaunais T-Roc un noskaidrosim, kas tad to izceļ šajā segmentā. Jaunais T-Roc ir pieejams 3 aprīkojuma līmeņos – Life, Style un Airline. Life aprīkojuma līmenī ir iekļautas funkcijas, ko lielākā daļa autovadītāji jau sagaida no mūsdienīga auto. Style aprīkojumā liela uzmanība pievērsta papildu komfortam un salona atmosfērai. Savukārt Airline tehnoloģiski ir ļoti līdzīga Style aprīkojuma līmenim, taču vizuāli automašīna ir sportiskāka. Papildu aprīkojumā pieejamās pakotnes var vēl vairāk paplašināt tehnoloģiju pieejamību ar tādām funkcijām kā projekcijas displejs, apkārtskatu kameras, Harman Kardon skaņas sistēma un Travel Assist. Tas ir kompaktāks un pilsētvidei orientētāks nekā tādi modeļi kā Tiguan, taču joprojām piedāvā augstu sēdpozīciju un arī plašāku salonu nekā tipisks hatchbacks. T-Roc ir piemērots ikdienas braukšanai, taču vienlaikus piedāvā praktiskumu, ko vadītājs sagaida no neliela apvidus auto. Salīdzinot ar iepriekšējo T-Roc paudzi, jaunais modelis ir paaudzies par aptuveni 12 cm garumā, radot vairāk vietas salonā. Jaunas proporcijas, īsas pārkaras un izteiktas riteņarkas piešķir automašīnai spēcīgu ceļa klātbūtni. Atjauninātās apgaismojuma sistēmas, tostarp LED plus priekšējie lukturi un izgaismoti logotipi, padara T-Roc viegli atpazīstamu, īpaši naktī. Volkswagen ir arī uzlabojis automašīnas aerodinamiku. Zemāks pretestības koeficients ir palielinājis efektivitāti, tā palīdzot samazināt patēriņu. Savukārt nelieli dizaina elementi, piemēram, pārskatīti riteņarku komponenti un jumtu dizains, palīdz samazināt troksni automašīnas salonā. Salonā Volkswagen dizaineri saslēpuši arī dažas dizaina easter eggs. Izskatās, ka viņi ir centušies palīdzēt vadītājam izprast T-Roc pielietojumu arī šeit. Arī salonā T-Roc koncentrējas uz lietošanas ērtumu un ikdienas komfortu. Vadītājiem priekšā ir digitālais kokpits, kas apvienots ar 12,9 colu informācijas un izklaides displeju. AppConnect funkcija nodrošina vietāruņu integrāciju, savukārt bezvadu uzlāde ar dzesēšanu uztur ierīces gatavībā ilgāku braucienu laikā. Visā salonā, tostarp salona apdares elementos, sēdekļu pārvalkos un bagāžas nodalījuma pārsegā ir izmantot līdz pat 40 kg pārstrādātas plastmasas. Šie materiāli tiek pakļauti tādām pašām izturības un kvalitātes pārbaudēm kā tradicionālās detaļas, nodrošinot identiskus drošības standartus. Aizmugurē būs ērti sēdēt arī pasažieriem, kur augums ir līdz 1,85 m, un šeit atrodam arī Isofix stiprinājumi, lai jūs varētu droši ceļot kopā ar bērniem. Vadītājiem, kas ceļā pavada ilgāku laiku, Volkswagen Style komplektācijā piedāvā arī Ergo Active sēdekli. Šim sēdeklim ir jostas vietas atbalsts, lielāks apsildes laukums un masāžas funkcija. Pasažieru sēdeklis arī ir aprīkojams ar apsildi un masāžas funkciju. Šis ergoaktīvs sēdeklis ir pieejams tikai Style aprīkojuma līmenī. Tuvāk aplūkosim T-Roc tehnoloģisko pusi, konkrētāk vienu no papildu aprīkojumā pieejamām sistēmām Travel Assist. Tā apvieno vairākas viedās palīdzības funkcijas, lai atbalstītu vadītāju tālākos braucienos. Kad šī palīga sistēma ir aktīva, tā ne tikai pīkst un brīdina vadītāju par joslas šķērsošanu, bet arī aktīvi cenšas noturēt automašīnu joslas vidū. Turklāt tā pati var veikt joslu maiņu, kad tas nepieciešams. Izmantojot radaru sensorus ar darbības rādījusu līdz 200 metriem, sistēma palīdz agrāk novērtēt satiksmi un palīdz vadītājam joslu maiņas laikā.
Travel Assist palīgs sistēma Emergency Assist. Ja automašīna konstatē, ka vadītājs vairs nereģē, tad tā var pakāpeniski samazināt ātrumu un droši novadīt automašīnu ceļa malā. Ar Park Assist Pro sistēmu automašīnas novietošana stāvvietā un izbraukšana no tās tiek pilnībā atvieglota. Sistēma var automātiski vadīt transporta līdzekli stāvvietās un, izmantojot atmiņas funkciju, atkārtot iepriekš apgūtus novietošanas manevrus. Sanāk, ka tu nostājies, apmēram tur, kur to ielas malī tās mašīnas, nospied P, šita, tiek meklēt stāvvietas un jābrauc lēnām. Tad tu redzēsi, ka viņš te atradīs kaut ko. Un tagad viņš piedāvā izvēli, mēs varam ieparkoties arī perpendikulāri. Mums vajag ar priekšu vai aizmuguri. Mums vajag paralēli. Un tad ir, lai izmantot Park Assist, lūdzu pabrauciet vairāk uz priekšu, piedošanu. Tāpēc, ka viņš nevar. Un viss. Un tagad jānospiež bremzes, nospiežam sākt, un tagad stūri grozīsies pati. Izmantojot mobilo lietotni, noteiktas stāvvietas funkcijas var vadīt pat attālināti. Arī apgaismojums T-Roc salonā ir funkcionāls. Papildus salona atmosfērai tas vizualizē arī dažādas automašīnas funkcijas un brīdinājumus, piemēram, ienākošos zvanus, atvērtu durvju brīdinājumu. Visas šīs sistēmas atbalsta vadītāju ikdienas satiksmes situācijās un palīdz uzlabot vispārējo drošību. Jaunais T-Roc ir saņēmis augstāko novērtējumu 5 zvaigznes Euro NCAP drošības testos. Esiet droši, ka būsiet droši. Visi pieejamie T-Roc dzinēji ietver hibrīda tehnoloģiju. Vai nu vieglā hibrīda sistēma, kā šīs auto, vai sākot ar 2026. gada beigām arī pilna hibrīda versija. Piedāvājums sākas ar mazāko 1,5 litru ETSI dzinēju ar vieglā hibrīda sistēmu un 85 vai 110 kW jaudu. 2026. gada beigās jaunajam T-Roc būs pieejams arī pilna hibrīda agregāts ar sistēmas jaudu 100 vai 125 kW. Būs pieejams arī 2 litru ETSI dzinējs ar 150 kW jaudu un 4Motion pilnpiedziņas sistēmu. Un paredzēts, ka vēlāk atgriezīsies arī Volkswagen T-Roc R ar vēl vairāk uz paaugstinātu veiktspēju orientētu konfigurāciju. Salīdzinājumam ar iepriekšējo T-Roc paudzi pieminēšanas vērta ir arī transmisija, jo jaunais T-Roc ir pieejams tikai un vienīgi ar automātisko pārnesumu kārbu. Un pārnesumu kārbas sviru nemeklējiet pa vidu, tā atrodas zem stūres. Īsais rezumē. T-Roc ir kompakts apvidus automobīlis, kas ir labi aprīkots un ar kuru ir viegli sadzīvot. Ja esat izvēlējušies T-Roc, tas nozīmē, ka zināt, ko meklējat. Ne pašu lielāko automašīnu, ne pašu sarežģītāko. Tā ir sabalansēta un pārliecināta izvēle šajā segmentā. Un tas ir tieši tas, ko piedāvā jaunais Volkswagen T-Roc. Volkswagen.